Šodienas semināra tēma mums ir grāmatvedības digitalizācija uzņēmumā. Šodien programmā mēs runāsim par grāmatvedības dokumentu un attaisnojumu dokumentu digitalizāciju. Šeit iet runa tieši par attaisnojumu dokumentiem. Arī par tehniskiem rīkiem, kā šobrīd, tad, kad mums vēl ir papīra dokumenti, kā mēs varam pārvērst tos elektroniskā formātā. Mums visi tie ir jādabū kaut kādā kopumā, jeb dokumentu arhīvā. No šī gada jau mums nāk mašīnu lasāmā formāta dokumenti, kā obligāti saziņā ar valsts sektoru. Iepriekš tas bija brīvprātīgi, un arī mums jau tie bija. Tātad šis XML vai PPL formāts. Tātad jebkurš cits dokuments, kas mums ir elektroniskā formātā, PDF, jeb cilvēku lasāmā, tas nav e-rēķins, tas ir elektronisks rēķins. Attaisnojuma dokumenti, uz kuru pamata tiek veikti ieraksti grāmatvedības reģistros. Mēs varam arhivēt arī šos reģistrus pašus. Vai to vajag darīt, ja mums ir grāmatvedības uzskaits programma? Noteikti vajag palasīt pie grāmatvedības programmas iegādes nosacījumus, kas notiek ar jūsu datiem, tad, kad jūs no programmas atvadaties. Dalījums mapēs, dalījums dokumentiem, lai pēc iespējas ātrāk, es tagad vēlos atrast iepirkumu Eiropā, es ātri uzklikšķinu šo mapī, es aizēju. Tālāk, ko es daru? Man lūk ir prece Latvijā, es pirmajā, bet man prece Latvijā, tas piemērs. Tālāk man ir pa mēnešiem. Vaicājot juristiem, ir atbilde, ka ja uzņēmumā darbinieks strādā un veic šos pienākumus, tad viņam ir tiesības. Jā, tātad ar to varbūt, ka mums pietiek. Elektroniskais paraksts nepieļāra ielikt amatu. Pie fiziskā paraksta mums bija klāt amats. Sistēmu integrācija. Jā, lūk, tātad te ir dažādas lietas, es viņas nepārlasīšu, nedemonstrēšu savas zināšanas. Tā informācija ir atrasta internetā, ir ielikta, lai